Augstu godātais rektora kungs, cienījamā Rīgas Tehniskās universitātes un talantu programmas vadība, dārgie studenti, talantu programmas dalībnieki. Man ir prieks jūs uzrunāt šīs talantu programmas jau 6. gada atklāšanā. Šī vērtīgā iniciatīva turpina attīstīties, un šogad gandrīz divkāršojot dalībnieku skaitu, talantu programmā uzņemt vairāk nekā 80 talantīgi jaunieši no Latvijas. Kā programmas patrons vēlos pateikties programmas īstenotājiem par darbu, attīstot Latvijas cilvēku kapitālu, kā arī pašiem tās dalībniekiem par vēlmi pilnveidot savas prasmes un sasniegt vairāk. Šodien vēlos iezīmēt, kā mainās Eiropas ekonomikas struktūra un kādas iespējas tas paver jums, talantīgiem un neatlaidīgiem jauniešiem. Eiropas ekonomikā ievērojams pārmaiņas rada tehnoloģiskā attīstība, izvirzītie strateģiskie mērķi, kā arī negaidīti izaicinājumi. Vispirms jāizceļ, ka virzoties no resursu ietilpības izaugsmes modeļa, Eiropas ekonomikā aizvien lielāku lomu ieņem zināšanas, augsta līmeņa prasmes un inovācijas. Pieaug ieguldījumi tā saucamajā nemateriālajā kapitālā, programmatūrā, intelektuālajā īpašumā, datos, algoritmos, dizainos, organizatoriskajās inovācijās. Tas ir pamatot, jo skaidrot vienkārši, lai radītu ekonomikas izaugsmi, ir vai nu jāpalielina nostrādāto stundu skaits, vai arī jārada lielāka pievienotā vērtība katrā nostrādātajā stundā. Ņemot vērā negatīvās demografiskās tendences Eiropas Savienībā, mums ir jāfokusējās uz produktivitātes jeb darba ražīgumu veicināšanu. Savukārt inovācijas ir galvenais veids, kā produktivitāti ilgtermiņā kāpināt, tautsaimniecībā ieviešot jaunus vai būtiski uzlabotus produktus, procesus un modernas tehnoloģijas. Procesa inovācijas ļauj ražot efektīvāk, bet produktu inovācijas pārdot vērtīgāk. Attiecībā uz ilgtermiņa plāniem, kas maina Eiropas ekonomiku, jāizceļ tautsaimniecības zaļā un digitālā transformācija. Ar zaļā kursa stratēģiju Eiropas Savienība ir apņēmusies līdz 2050. gadam sasniegt klimata neutralitāti. Tas nozīmē pakāpeniski pārorientēt enerģētiku, rūpniecību, transportu un citus sektorus uz ilgspējīgiem, videi draudzīgiem risinājumiem. Piemēram, samazinot fosilā kurināmā lietošanu, pieaug atjaunīgās enerģijas ražošana un attiecīgi tiek radītas jaunas darba vietas saistībā ar vēja un saules enerģijas izmantošanu. Šīs pārmaiņas virza gan pieprasījums tirgū, gan pēdējos gados pieņemtie likumi. Piemēram, neto nulles emisiju industrijas akts uzstāda mērķi līdz 2030. gadam Eiropas Savienībā saražot vismaz 40% no izmantotajām vidēm draudzīgajām tehnoloģijām, piemēram, akumulatoriem, siltumsūkņiem, elektroierīcēm un tā tālāk. Nozīmīga Eiropas Savienības prioritāte ir arī digitālā transformācija. Tādas tehnoloģijas kā mākslīgais intelekts, kvantu skaitļošana un robotika ietekmē ikvienu tautsaimniecības nozari. Dati un digitālās tehnoloģijas kļūst par jauno ekonomikas degvielu, uzņēmumu konkurētspēja kļūst aizvien vairāk atkarīga no spējas prasmīgi izmantot mākslīgā intelekta un automatizācijas iespējas. Lai šīs pārmaiņas virzītu, Eiropas Savienības digitālās desmitgades plānā ir noteikti konkrēti mērķrādītāji, kas jāsasniedz līdz 2030. gadam attiecībā uz prasmēm, digitalizāciju uzņēmumos, infrastruktūras izbūvi, kā arī sabiedrisko pakalpojumu digitalizāciju. Tikmēr nesenāki satricinājumi ir izgaismojuši nepieciešamību stiprināt Eiropas drošību visās tās dimensijās. Covid-19 pandēmija parādīja, ka Eiropas Savienībai ir jāstiprina piegādes ķēdes un jāpalielina ražošana tādās strateģiskās jomās kā medikamenti un mikroshēmas. Savukārt Krievijas agresija Ukrainā un draudi kaimiņu valstīm, kā arī izmaiņas ASV ārpolitikas prioritātēs, nozīmē, ka Eiropas valstīm daudz nopietnāk jāstiprina savas aizsardzības spējas. Tādēļ šobrīd tiek īstenots Eiropas komisijas martā prezentētais plāns Rearm Europe gatavība 2030,
kas paredz 4 gadu laikā aizsardzības spēju stiprināšanai Eiropas Savienībā un tās dalību valstīs mobilizēt papildus 800 miljārdus eiro. Plāns ietver jaunas aizdevuma programmas SAFE izveidi 150 miljārdu eiro apmērā, kā arī lielāka elastība Eiropas Savienības fiskālajos noteikumos, lai dalību valsts varētu strauji palielināt ieguldījumus aizsardzībā. Militārās industrijas un pētniecības izaugsme veicinās arī jūnijā apstiprinātā NATO dalību valstu vienošanās aizsardzībai atvēlēt 5% no iekšzemes koprodukta. Tas nozīmēs vērienīgas ilgtermiņa investīcijas jaunas paaudzes ekipējumā, drošības sistēmās, materiālos, satelītos, telekomunikācijās un dažādās citās aizsardzības tehnoloģijās. Visi šie iepriekš minētie faktori veido jaunus akcentus Eiropas ekonomikā. Tas atspoguļojas gan pašreizējo Eiropas Savienības fondu izmantošanā, gan turpmāko investīciju iecerēs. Šeit jāpiemina priekšlikums Eiropas Savienības daudzgadu budžetam no 2028. līdz 34. gadam, ko Eiropas komisija prezentēja jūlija vidū. Tas iezīmē redzējumu par nākotnes prioritātēm. Kopumā nākamais daudzgadu budžets plānots teju 2 triljonu eiro vērtībā. Būtiski tā daļa būs jauns Eiropas konkurētspējas fonds, ar ko apvienojot vairākas līdzinējās programmas, paredzēts Eiropas ekonomikas transformācijā ieguldīt vairāk nekā 234 miljārdus eiro. Konkurētspējas fonds koncentrēsies uz 4 jomām. Prioritātes būs pirmkārt videi draudzīgas tehnoloģijas, tas ietver piemēram ilgtspējīgu mobilitāti, energoefektīvu būvniecību, kā arī inovācijas enerģijas ražošanā. Otrkārt, ieguldījumi paredzēti dažādos digitālās transformācijas projektos, kā mākslīgā intelekta attīstībā, kiberdrošībā un superdatoros. Treškārt tiks atbalstīts veselības, biotehnoloģija, bioekonomikas un lauksaimniecības inovācijas. Te jāpiemina, ka jau pašlaik dzīvības zinātnes Eiropas Savienības ekonomikā veido apmēram 1,5 triljonu eiro pievienotās vērtības un nodrošina 29 miljonus darba vietu. Vienlaikus ir plašs potenciāls izvērsts modernu medicīnas, biomateriālu, pārtikas un dažādu citu preču un pakalpojumu ražošana Eiropā. Ceturtkārt, aizsardzības, drošības un kosmosa industrijas. Šai nozarei paredzēts 5-kārtīgs finansējuma pieaugums salīdzinot ar pašreizējo periodu. Tas ietvers, piemēram, ieguldījums Eiropas aizsardzības fondā, kopīgi Eiropas līmeņa pētniecības projektu finansēšanai. Paredzēts, ka konkurētspējas fonds darbosies tandēmā ar pētniecības programmu Apvārsnes Eiropa, kuras budžetu no 2028. līdz 34. gadam plānots gandrīz dubultot, tam sasniedzot 175 miljardus eiro. Atbalsts plānots augstākā līmeņa pētniecībai, lai veicinātu revolucionārus atklājumus, kā arī nozīmīgāko sabiedrības problēmu risināšanai. Plašāk tiks finansētas inovācijas visos to posmos, no pētījumiem un prototipiem līdz ražošanai un to plašai izmantošanai. Tāpat ar Apvārsnes Eiropa līdzekļiem plānots stiprināt Eiropas pētniecības telpu. Visbeidzot, paredzēts attīstīt tā dēvētos izaicinājumu projektus, jeb moonshot projektus, kas vērsti uz pētniecības reālu ieviešanu praksē. Šie izaicinājumi projekti paredzēti, lai izvirzītu Eiropu par globālu līderi tādās strateģiskās nozarēs kā, piemēram, kvantu skaitļošana, nākamās paaudzes mākslīgais intelekts, automatizēts transports un kodolsintēzes enerģija. Pieskaitot arī inovāciju fondu, kopējais atbalsts konkurētspējai, pētniecībai, inovācijai un produktivitātes uzlabošanai pārsniegs 450 miljardus eiro. Turklāt paredzēts lielāks atbalsts izglītībai un prasmu pilnveidei, tā skaitā te dubultojot Erasmus Plus programmas budžetu līdz 41 miljardam eiro. Protams, tad vēl ir priekšā garas sarunas ar Eiropas Savienības dalību valstīm un Eiropas parlamentu, lai panāktu vienošanos par nākamo Eiropas Savienības daudzgadu budžetu. Tomēr paredzams, ka kopumā tiks saglabāts lielāks atbalsts inovācijām un iezīmētajām ekonomikas nozarēm.
Eiropas Savienība palielina investīcijas pētniecībā, attīstībā un prasmi pilnveidē, jo Eiropas nākotnes ekonomikas pamatos būs zināšanas un augsti kvalificēts darba spēks. Darbinieki, kas spēj kritiski domāt, risināt sarežģītas problēmas un sekmīgi pielāgoties tehnoloģiskām pārmaiņām. Tādēļ Eiropas komisija jau pirmajās šī mandāta dienās nāca klajā ar prasmju savienības iniciatīvu, lai uzlabotu eiropiešu prasmes un attīstītu talantus. Būtisks darba virziens ir tieši STEM jomas stiprināšana, lai ar dažādiem pasākumiem uzlabotu eiropiešu prasmes zinātnē, tehnoloģijās, inženierzinātnēs un matemātikā. Un Rīgas Tehniskā universitāte ir lieliska vieta, kur šīs prasmes pilnveidot. Šie virzieni, zināšana ekonomika kopumā, kā arī dekarbonizācija, digitalizācija, dzīvības zinātnes un aizsardzības tehnoloģijas veido Eiropas nākotnes tautsaimniecības ietvaru. Tās ir nozares ar augstu izaugsmes potenciālu. Attiecīgi, Eiropā būs liels pieprasījums pēc jūsu zināšanām un prasmēm radīt nākamās paaudzes risinājumus šajās nozarēs. Gan no Eiropas Savienības, gan no privātā sektora puses šajās jomās ir paredzētas vērienīgas investīcijas un vienlaikus strādājam pie dažādiem citiem atbalsta pasākumiem, lai uzlabotu inovāciju vidi. Daudzi augstas kvalitātes pētniecības rezultāti Eiropā joprojām netiek komercializēti. Šķēršļus rada Eiropas inovācijas sistēmas sadrumstalotība, arī pārmērīga birokrātija, atšķirīgi standarti, sarežģīta intelektuālā īpašuma pārvaldība, nepietiekama industrijas un universitāšu sadarbība, grūtības inovatīviem jaunuzņēmumiem piesaistīt kapitālu un darboties dažādās valstīs. Būtiski iniciatīva šajā sakarā ir Eiropas inovācija akts, ko pašreiz gatavo Eiropas komisija. Ar to plānots risināt minētās problēmas un atvieglot inovatīvu risinājumu nonākšanu tirgū. Plānots izveidot vienkāršāku, inovācijām draudzīgāku regulējumu, kā arī uzlabot piekļuvu finansējumam un inovāciju infrastruktūrai visā Eiropas Savienībā. Tostarp tiek izstrādāts priekšlikums par tā saucamo 28. režīmu, jeb vienotu Eiropas līmeņu normatīvo ietvaru jaunuzņēmumiem. Tas ļautu jaunuzņēmumiem darboties visā Eiropas Savienības teritorijā pēc vienotiem noteikumiem, nevis 27 atšķirīgiem dalību valstu regulējumiem. Būtiski arī ir Eiropas uzkrājumu un ieguldījumu savienības izveide, lai vairāk un efektīvāk mobilizētu privātās investīcijas. Tāpat jāizceļ birokrātijas samazināšana, kas pirmo reizi ir noteikti kā Eiropas Savienības augstākā līmeņa prioritāte. Ir izvirzīti mērķi administratīvo slogu kopumā samazināt par vismaz 25%, bet maziem un vidējiem uzņēmumiem par 35%. Eiropas komisijas priekšlikumu, ko prezentējam pirmajā pusgadā, ļaus Eiropas uzņēmumiem ik gadus ietaupīt vismaz 8,5 miljārdus eiro, un tas ir tikai šī darba sākums. Strādājam, lai arī izglītības un pētniecības jomā novērst pārmērīgas vai nepamatotas prasības, kas apgrūtina Eiropas Savienības fondu izmantošanu. Daži vārdi arī par uzdevumiem Latvijai, lai pielāgotos nākotnes ekonomikas vajadzībām. Mūsu augstākajā izglītībā un zinātnē kopumā ir vērojams progress, kā ir atsevišķi lieliski sasniegumi. Tomēr šī gada Eiropas inovācija indeksa rezultāti parāda, ka Latvijas kopējais inovācijas sniegums vēl ir krietni uzlabojams. Pašreiz Eiropas Savienības mērogā pārspējam vien Bulgāriju un Rumāniju. Latvijas ekonomikā joprojām dominē zemu un vidēju tehnoloģiju nozares. Produktivitāte, kā arī ieguldījumi pētniecībā būtiski atpaliek no Eiropas Savienības vidējā līmeņa. 2024. gadā Latvijas iekšzemes koprodukts uz iedzīvotāju pret Eiropas Savienības vidējo līmeni bija 71%, tādēļ produktivitātes kāpināšana ir īpaši svarīga, lai sasniegtu konverģenci ar augstāku ienākumu valstīm. Arī jaunākais Eiropas komisijas ziņojums par digitalizāciju parāda, ka mums vēl ir visai daudz darāmā.
gan digitālās pamatprasmes, gan arī augstākā līmeņa iemaņas Latvijā ir zem Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem. Latvijas augstskolās un pētniecības vidē ir jāiesteno nepieciešamās reformas, lai veicinātu un atbalstītu izcilību. Jāpalielina valsts budžeta finansējums pētniecībai, kā arī maksimāli efektīvi jāizmanto plašās Eiropas Savienības fondu iespējas. Ņemot vērā, ka līdzekļi no jaunā konkurētspējas fonda, kā arī no programmas Apvārsnes Eiropa ir pieejami konkursu kārtībā, Latvijai ir būtiski stiprināt spējas sekmīgi startēt projektu uzsākumos. Tādēļ jāpaplašina atbalsts projektu sagatavošanas procesam. Vienlaikus, protams, būs svarīga arī katra studenta un pētnieka motivācija un neatlaidība. Izzināt, atklāt, radīt. Godātie klātesošie, kā redzat, Eiropas Savienība un tās ekonomika piedzīvo dinamisku pārmaiņu laiku. Šajā runā es iezīmēju, kā inovatīvas zaļās tehnoloģijas, digitalizācija, dabas zinātnes un aizsardzības industrija kļūst par tautsaimniecības stūrakmeņiem. Tās ir perspektīvas nozares, kurām paredzēts nozīmīgs Eiropas Savienības atbalsts, un tās ir vērts apsvērt arī izvēloties savu specializāciju. Eiropas komisijā strādājam, lai uzlabotu ekonomikas konkurētspēju. Tomēr kritiski svarīgs faktors tam, lai Eiropā pilnvērtīgi attīstītu modernu tautsaimniecību, ir cilvēku kapitāls un augstu kvalificēta darba spēka pieejamība. Un šeit atgriežamies pie jums kā talantu programmas dalībniekiem. Manas iezīmētie virzieni ir konkrētas profesionālās un akadēmiskās iespējas jums kā topošajiem profesionāļiem, pētniekiem, uzņēmējiem, mācību spēkiem realizēt savu talantu un idejas. Un vienlaikus tas arī ir aicinājums jums likt lietā savas prasmes, lai palīdzētu radīt inovāciju un izaugsmes vilni visā Eiropas Savienībā un arī, protams, Latvijā. Jūsu pievienošanās talantu programmai apliecina jūsu potenciālu. Tagad tā realizēšana ir jūsu pašu rokās. Aicinu jūs būt zinātkāriem, uzdrošināties izvirzīt augstus mērķus un neatlaidīgi strādāt, lai tos sasniegtu. Šodien, Zinību dienā, mēs oficiāli sākam jaunu akadēmisko gadu un cerams, katrs no jums šogad sāk arī savu personīgo izrāvienu gadu, jo tieši jums, talantīgiem, zinātkāriem un mērķtiecīgiem jauniešiem, būs jāraksta Latvijas un Eiropas nākotnes lapus. Lai izdodas. Paldies! Paldies, Dombrovska kungs, un tagad, studenti, jums ir unikāla iespēja uzdot jautājumus, kas jums ir interesējoši šobrīd. Ja jūs vēlaties uzdot jautājumu, lūdzu paceliet roku, un mēs jums iedosim mikrofonu tā, lai visi to labi dzird. Lūdzu. Nu, ja vēl neviena drosmīgā nav, tad varbūt, Keita, tev ir kāds padomā? Jā, vispirms aicināšu stādīties arī pārējos priekšā. Labdien vēlreiz, Dombrovska kungs, esmu Keita Kondora, Būvniecības un mašīnzinību fakultātes siltumgāzes un ūdens tehnoloģijas studente. Un jūsu runā es secināju vienu. Eiropā ir tik strauji mainīga ar dinamiskām pārmaiņām, tad mans jautājums ir, es ļoti aizdomājos par to, mans jautājums ir, kādam ir jābūt nākotnes līderim, lai spētu pielāgoties visām Eiropā notiekošiem? Kā jau es minēju, tiešām pašreiz ir strauju pārmaiņu laiks, arī straujas tehnoloģiskās attīstības laiks, un attiecīgi faktiski tas galvenais jautājums, kas ir svarīgs gan līderiem, gan studentiem, gan pētniekiem, gan darbiniekiem visdažādākās jomās, ir principā spēja sekot laikam līdzi un spēja visu laiku pilnveidot un papildināt savas zināšanas un prasmes.
nosacīt tas laiks, kad cilvēki apgūv kaut kādu jomu vai specialitāti skolā, augstskolā, tehniskajā skolā, un pēc tam šajā jomā daudzus gadus strādāja, kaut kādā mērā ir pagājis, jo tagad visu laiku ir jāseko tam, kā jomas izmainās, kā jomas attīstās. Tas prasa tātad šo vēlmi un spēju pilnveidoties ne tikai studiju, bet arī visas savas tālākās jau profesionālās darbības laikā. Paldies. Tā, man radās jautājums, vai jūsuprāt ir Latvijā, piemēram, kaut kāda nozara īpaši STEM, kurā mums ir ne tikai jāmēģina tikt līdzi pārējai Eiropai, bet mēs jau esam nedaudz tālāk, varbūt kur mēs varam ielikt tās investīcijas tā, lai mēs izraujamies uz priekšu tā, ka mēs esam vadošie kaut kādā jomā. Vai jūsuprāt, ir kaut kāda tāda? Jā, jāsaka, ka Latvijā gan, teiksim, ekonomikā, gan pētniecībā ir jomas, kur mēs esam vadošie vai vismaz pasaules līmenī un arī spējam tās inovācijas virzīt. Kopumā mums jāsaka, ir pietiekami spēcīga informācija, komunikācija, tehnoloģija, teiksim, gan infrastruktūra, gan šie, tāds klasteris kopumā varētu teikt, kur daudzas jomas tiešām attīstās pietiekami sekmīgi. Mums ir atsevišķi tiešām vadoši pētnieki, kas Latviju ir izvirzījuši vadošās jomās tādās kā, piemēram, kvantu skaitļošana, bet protams, ka Latvijai kā mazai valsts lielā mērā ir arī jāizvēlās kaut kāda tāda specializācija, nišas jomas, kurās var tiešām būt līderis, bet tam ir vajadzīga arī plašāka bāze. Teiksim, tā izcelība nerodās tukšā vietā, ka pēkšņi vienā vietā tad mēs kļūstam par globāliem līderiem. Bet tam ir vajadzīga pietiekami plaša gan zināšanas, gan inovācijas, gan, teiksim, izglītības bāze, lai no tās tālāk jau tie izrāvieni kaut kādās noteiktās jomās varētu sekot. Jā, labdien! Man ir jautājums. Kā mums, kā studentiem, vispār vislabāk sekot visam tehnoloģiskam un zinātniskam tendencēm Eiropā, kādi uzņēmumi vislabāk tagad attīstās un kādas sfēras ir visaktuālākās un kādi, piemēram, normatīvi akti tiek ievietoti Eiropas Savienībā? Jā, es savā runā jau iezīmēju dažus no tiem virzieniem, kas jebkurā gadījumā no Eiropas Savienības puses ir izvirzītas kā prioritātes un kuriem noteikti ir vērts sekot. Attiecībā uz šo normatīvo regulējumu, kādā veidā tas attīstās, kā gan runājot par stratēģiskiem, teiksim, dokumentiem, gan jau par konkrētām regulām un direktīvām. Jāsaka, ka visi šīs iniciatīvas, visi šie dokumenti ir publiski pieejami, tā skaitā arī Eiropas komisijas mājaslapā, bet tas nav vienīgais resurs. Tādā ziņā, es domāju, tā informācijas pieejamība ir, bet tas informācijas apjoms arī ir ļoti plašs, tā kā tur skaidrs, ka tālāk jau kaut kā, skatoties kaut kādu noteiktu jomu, specializēties kaut kādā noteiktā jomā vai virzienā, mums būs pietiekami plašas iespējas sekot līdz tam, kas Eiropā šajā konkrētā jomā notiek. Tā kā informācija ir, svarīgi ir zināt to, kas tad tieši interesē, un tad attiecīgi ar šo informāciju arī strādāt. Šķiet, ka jautājumi būs izsīkuši. Jāsaka vēlreiz paldies jums, Dombrovska kungs. Kā arī mēs vēlamies jums pasniegt nelielu dāvanu no RTU Saeimes un talantu programmas.
Jā, paldies jums! Un tagad mēs aicināsim visus uz kopīgu foto, pēc kura dosimies uz iesmanīšanas svētkiem. Paldies jums!